9 pavāri no visas Latvijas piedalās sacensībās Mūsdienu Latvijas garša. Pavāri radīs oriģinālu un mūsdienīgu ēdienu no Latvijas produktiem. 3 no viņiem iekļūs finālā, bet tikai 1 kļūs par Latvijas garšas meistaru. Ēdienus baudīšu es, Inns Teterovskis un 3 garšas lietpratēji. Viņi vērtēs ēdiena garšu, pavāra izdomu un meistarību. Garšu sacensības līderpozīcijas ieņem šefpavāre Aija un šefpavārs Aivis. Pienākusi kārta pēdējam ekspedīcijas punktam Jaunpils pils viduslaiku krodziņam. Vai šefpavārei Sandrai izdosies iekļūt fināla trīniekā? Es esmu pārēdies. Ziemas ekspedīcijā esam apceļojuši Kurzemi, Vidzemi un Latgali, un nu kārta Zemgalei. Labdien! Mani sauc Silva Nordena. Man patiesas prieks jūs sveikt Jaunpilī Mūsdienu Latvijas garšas ekspedīcijā. Jaunpils atrodas apvidū, kur Zemgales līdzenums pakāpeniski pāriet Austrumkursas augstienē. Ne tikai senatnē, bet arī mūsdienās visa Jaunpils sabiedriskā dzīve rit Jaunpils pilī. Te darbojas muzejs, kultūras centrs, bibliotēka, viesnīca un krodziņš. Unikāls ir arī Jaunpils baznīcas zvans. To rotā kailas sievietes figūra, kas atspiedusies pret miroņgalvu. Livonijas ordeņa laikā Latvijas teritorijā bija vairāk par 130 pilīm. Viena no retajām viduslaika cietokšņu pilīm, kas saglabājusies līdz mūsdienām, ir Jaunpils. Tā tika celta, lai vienas dienas attālumā ar zirgu varētu atjāt no lielās Dobels pils. Čau! Čau, Prieks čau! jūs redzēt? Ties? Čau, čau, čau! Sveiks! Sveiks! Dodamies! Nu, labdien! Labdien, mīļie ciemiņi! Labdien! Ļoti jau gaidījām jūs. Un mums ļoti liels prieks, ka jūs tieši šodien atjājāt pie mums. Tādiem mīļiem ciemiņiem kā jūs mēs parasti izšaujam no šī 300 gadus vecā Zviedru lielgabala. Opa! Jā, Un to tā jūs saka darīsiet? par godu jums, par prieku mums. Tā kā ausis ciet un mutes vaļā. Mani sauc Sandra Zariņa. Par pavāru strādāju 20 gadus, no tiem 13 gadu par šefpavāru. Sāku strādāt Jaunpils pilī, pēc tam šeit pat vēl pa Jaunpili pāris vietās pastrādāju un izdomāju, ka vajag paskatīties tālāk pasaules plašumos, un tad strādāju Rīgā, Jūrmalā un tuvāk apkārtnē. Lai pilnveidotu sevi jaunas zināšanas un vienkārši interesantāks darbs. Bet mājas sauc atpakaļ, un es atgriezusies atkal turpat, kur sāku. Man ir tā darbošanās bijuši dažādi. Es sāku kā šefpavārs, aiziet, protams, strādājot Rīgā kā pavārs, kamēr pamazām kāpju uz pa virspavāru un tad pa šefpavāru. Tagad man izveidojusies ļoti laba komanda, mēs labi saprotamies, viegli strādāt. Nu, var teikt, ka mēs tā kā uz vienu viļņu esam. Jaunpils pils ir orientēta uz viduslaiku ēdieniem, un, lai tu varētu uztaisīt viduslaiku ēdienu, iznāk mazliet tā kā atslēgties atpakaļ. Es lasu internetā un arī paskatos filmas, lai varētu tajā iejusties, līdz to varētu saprast, kā veidot to viduslaiku ēdienu, un lai varētu pasniegt tādā stilā. Ēdienus un pavāru meistarību vērtēs 3 garšas lietpratēji. Māris Jansons, šefpavārs, pavāru kluba dibinātājs un kaislīgs mūsdienu Latvijas virtuves popularizētājs. Ilze Jurkāne, finansiste un viesmīlības eksperte, grāmatas Dzīves garša autore. Mareks Bērziņš, lauksaimnieks. Viņš audzē labību, lopus, dārzeņus un vēl daudzas citas ēdamas lietas. Tas kungs man prasa ēst. Veiksim darbā. Paldies, Māris, Sandra. vai jūs tas smuki iekārtojušies esat? Nu, Darba daudz? pietiek, nesūdzamies. Kā ierasts Māris dodas novērtēt šefpavāras virtuvi. Nav svarīgi, vai tā ir liela vai maza, svarīgi, ka ir kārtība un tīrība tajā. Te tā kā dod ārā ēdienu vai? Nē, tā bija kādreiz tā mums ir kā piemiņa no vecajiem labajiem laikiem palikusi. Tā Ēdienu kādreiz tā dodam. bija. Jā, Tagad jums kādreiz. Ir savādāk tās. Jā, tagad ir pielāgota Šeit uz dod to ārā. pusi, ka visiet, jā.
Ļoti labi. Protams, ka jāpielāgojas telpām tādas, kādas viņas ir. Ne? Kā lai saka, redzi, virtuve var iekārtot šādās, teiksim, tā kā vecā pilī. Nekādi jau daudz variantu nav, lai viņi būtu racionāli. Jo, ja no sākuma būvē virtuve, tad tu parasti viss izdomā, kas un kā. Šeit, acīm redzot, ir bijis senāk arī ēdnīca. Un skaidrs, ka telpas nav jaunas. Kas ir tās lietas, kas ir receptes arī no tiem laikiem? Ir receptes, kas ir cilvēkam, tas patīk, ir sagādājuši, ka mēs esam pielāgojuši mūsu produktiem. Bet jau nezinu, kā tajos laikos bija. Ir, kas interesēs vēstures, ap citu ir palasījuši, paskatījušies. Tātad izdomāt jaunas viduslaiku receptes. Jā, mēs arī uzlabojam mūsdienīgām garšām un viduslaiku tur. Vairāki gaļa, dārzeņi. Te ir tomēr viņu tas stils, un viņi piekopja, un tā arī jābūt. Bet tam pagatavošanas veidam noteikti ir jābūt mūsdienīgam. Tā receptē var būt no viduslaikiem, bet tehnoloģijas jau mūsdienās ir savādākas, daudz savādākas. Jo cik te nesen atpakaļ tikai cilvēki izdomāja, kad var gaļu ne tikai cept uz ugunskura, bet viņu arī var vārīt. Un tu iegūst divas lietas, tu iegūst buļļonu un vārīt gaļu. Veiksim darbā. Paldies. Es iešu pie saviem žūrijas kolēģiem. Ēdiens gatavs. Paldies. Pirms īpaši gatavotā mūsdienu Latvijas garšas ēdiena nolēmjam baudīt maltīti īstā viduslaiku manierē. Mazliet var pastāstīt par mūsu īpašo ēdienkarti. Mēs piedāvājam, par cik mums ir viduslaiku krociņš. Mēs piedāvājam arī viduslaiku mīlestus, kas ir ēdami ar koku karotēm. Ja nevar ēst ar koku karotēm, tad ar roku palīdzību. Mūku mīlestā ietilpst rīpiņa salūts ceptas, vīnā sautēts cāļu stilbiņš, pupas. Mareks laimīgs. Arī dzērveļu piparmēru dzēriens. Super, ļoti labi. Mūsu mūkam pa godu varbūt mēs paņemam mūku mīlestību. Droši varam nomazgāt rociņas, jo būs jāsāk ēst mīlestis. Un tur pat rožlapiņas ir. Te ir tas, kad piebrauc, te ir tāds, ko saka latviski feelings, ka te ir autentiskums. Tā telpa, kur mēs arī ēdām, ar visu to kamīnu, un silti, un omulīgi, un galds bija klāts smuki. Viss bija padomāts. Viņi pasūtīja mūku mīlestu 4 personām. Forši, malači. Jā, būtu. Noēdīs viņu visu to? Gan jau. Tad redzēsim. Dainā, nāc taisām mīlestu mūka. Jā, labi. Pasūtīja mīlestu? Jā, noēdīsies pa dūšīgo. Ribiņas uz 24 stundām iemarinē alū, garšvielās, vīnogu etiķī un eļļā. Uz sakarsētas pannas apcep un tad turpina cept cepeškrāsnī. Kartupeļus ar mizu liek krāsnī cepties, pirms pasniegšanas nedaudz iegriež un iepilda zaļumu sviestu. Strauta foreli papildina ar garšvielām un citronu sulu. Foršā garšīgā būs. Apcep uz pannas un liek cepties krāsnī. Mūku mīlestā ir arī sutināts cūkas stilbs. Daina, pasties, būs gatava? Svaigu cūkas stilbu noblanšē un 3 stundas vāra ūdenī ar garšvielām dārzeņiem un zaļumiem. Kā piedevas gaļas ēdieniem liek grilētus ābolus, marinētus gurķus, sviestā ceptus burkānus un daudz dažādus zaļumus. Mēs salikām visu, vai ne? Man bija ļoti liels uztraukums. Visu nedēļas gulēju pa 3 stundām katru nakti. Haidī! Es gribu būt mūks. Cik tūris būs? Cik reiz jānes ir? Kāds 3 būs? Vismaz 3. Ak, Dievs! Patiešām. Pēc brīža skatieties. Garšīgs bija ļoti interesanti ideja. Super. Un paņēmi 7. ribiņu. Rīt es neēdīšu. Es apsolu.
Ekspedīcija mūsdienu Latvijas garša ļauj ielūkoties restorāna aizkulisēs. 9 šefpavāri piedāvā savu versiju par mūsdienīgu Latvijas ēdienu. Garšu lietpratēji Jaunpils viduslaiku krogā pasūta mūka mielastu. Šefpavāri Sandra gatavo mielastu no 11 ēdieniem. Tur ir gan sutināts cūkas stilps, gan alū marinētas ribiņas, cepta foreles, kābie kāposti un arī vīnā marinēti vistu stilbi. Ak, Dievs! Ja, patiešām. Esam jau tikuši līdz galdam, līdz mielastam. Tik milzīgi, bagāti. Bet pie mums ir, kā saka, pirms cienāsieties ar to, ko visaugstais tēvs jums ir devis, ir jānurunā galda lūks. Protams. Es pateicos tev, kungs. Es pateicos tev, kungs. Par visu, ko tu man esi devis. Par visu, ko tu man esi devis. Ēdiet, dzeriet, priecājieties, un lai jums labā apetīte. Tu negribi vienu ribiņu? Labprāt, uzliec man, es jau pieeju. Tā kā mums visiem ir tīras rokas. Tās ribiņas izstāsta fantastisks. Šīs ribas. Amerikāņu barbecue var iet gulēt, salīdzinot. Sen jau varēja gulēt. Jā. Šīs ribas ir. Šitas ir Viss notikums. atmosfēra, Te ir jā. atmosfēra, te ir notikums, te ir skamīns. Tas grib visu. Pats svarīgākais, ka tev ir tas piedzīvojums. Jo mūsdienās bieži vien ar ēdienu vairs grūti ir tādu pārsteigt cilvēku. Ribiņas tiešām ļoti Vai ne? Viņš ir. Un bieži vien tur, kur es uz kādu ēstos izvēlos ribiņas, un tad gadās vilšanās, kad tā gaļa nelec no kalnos. Man ļoti patika, tāpēc, ka tas ēdiens bija pagatavots ļoti kvalitatīvi produkti bija. Un nekādas tur baigās izdomas, fantāzijas nav un nevajag, jo tas ir tiešām vienkārši kārtīgs ēdiens. Noteikti pamēģiniet. Ziniet, forela ir arī ļoti labi. Jā. Kur lai viņu liek? Tā kā Mutē. vēlni galpos, apakšā zem galda bija. Klausies, Mareks tiešām ir zirgā šodien. Vai ne? Un beidzot Dabūju šēst. Beidzot varēja ļauties tādām gastronomiskām orģijām pie galda, kad bija visi pārpārēm. Ne par ko nebija jādomā. Cik roka tālu sniedzās, tik katrā traukā bija kaut kas garšīgs. Ļoti garšīgs un īpaši garšīgs. Klausies, suķīt nokauši pilnīgi speciāli. Svaigi kauts var noteikt vai saldēts? Man vēl mazliet jāsakoncentrējās uz garšu. Un paņēma 7. ribiņu. Nē, džipis ir. Man arī vajag vēl vienu. Un tā caurādzīt superīgi. Jā, tas ir. Ļoti labi. Tas ir tiešām. Rīt es neēdīšu. Es apsolu. Ribiņas bija gan sulīgas, gan tas taukumiņš bija pareizi kārtiņa, bet apcepta diezgan tā, lai tu nejūties, ka tu ēd iekšā dzīves balts taukus. Mums visiem tāds taukainas lūps. Un te vajag jau arī. Jā. Man ir nedaudz lūpkrās izplūdus. Jā. Nekas uzlikšu vēl. Man ir vēl. Jā. Pasmago. Es esmu pārēdies. Kā jums garšo? Vai Izcili. Izcili? Ļoti. Kaut kas ir arī iztukšots? Mēs cīnāmies. Man liekas, tas nav iespējams. Es teiktu, ka maizītēm trūka ķimeņi. Tur vajadzēja būt drusku vairāk klāt. Maizes eksperts mums Varam piedāvāt ķimeni tējiņu varbūt. Jā, es dabūju to ķimeņu tēju, un tas bija pilnīgi ideāli. Lai varētu sagramot visu šito bagātīgo ēdienu. Es šajā gadījumā skatos uz Mareku. Viņš ir etalons. Ja Mareks ir smaidīgs, laimīgs, apsties uz viņu. Viss, ideāli. Atbild uz jautājumu vajag garšīgi. Tās ribiņas ir vienkārši Jā, starp citu, ribiņas tiešām ļoti labi sagatavot. labākais, kas ir baudīts pēdējo gadu laikā.
Ziniet, vispār baigi labi. Sēž, vispār nav laika pat teikt nevienu sliktu vārdu, vienkārši visu ņem un ēd to mielastu, viss labi garšo. Tikpat daudz kā mūsu mūks, vai ne? Vēl vairāk. Forši. Uzliekam vārīties zirņus, jā. Es to paņemšu, aiziešu pēc gaļas, uzlikšu cepties. Sandra Zariņa gatavo ceptu cūkas fileju pildītu ar zaļumu sviestu, ar pelēko zirņu, kaņepju biezeni, krējuma mērci un sviestā glazētiem dārzeņiem. Tu vari nofritēt puravus, dabū kaņepes, izvārīsies zirņu, uztaisīs biezeni, jā? Lai baigi necep, jā? Nu tā, foršo. Vēl bišķi. Lūdzu, ka būs ok. Cūkas filejai atbrīvojam no liekajām cīpslām un tika iepildīts ar zaļumu sviestu, kas sastāv no ķiplociņa, pētersīļiem un sviestiņa. Pēc tam viņi iemarinē garšaugu eļļā, tad cūkas filē cepām spanniņas, pēc tam krāsnī. Konkursa ēdienam es vārīju pelēko zirņus, tad, kad viņi bija gatavi, nokāsām, samalām un pēc tam pievienojām kaņepes, sviestu un saldo krējumu un uzkarsējām, līdz viņi iegūst viendabīgu konsistenci. Tas būs ok. Mērci Sandra gatavo no saldā krējuma, kam pievieno timjāna zariņu, nedaudz apelsīnu sulas, balzametiķi, sāli un brūno cukuru. Tiesa steigā mērci gandrīz pārskrien pāri katla malai. Jā, viss. Wow! Nē. Ļoti Paldies tiem, tie kartupeļi ir tādi smuki, nītlīgi, bet tādi smuki. Kas tas ir? Tas ir pelēko zirņu biezens ar kaņepēm, tad ir glazēta kāļa burkāniem, cūkas filē, zaļumu sviestu un krējumu mērcīti. Atkal tev likās, ka kartupeļi. Jā, labi apetīti. Paldies. Ļoti labi smaržotā kaņepīte. Man patīk tie puravi, tie loki. Man liekas, tie loki, ne? Kā ir? Puravi? Jā? Puravi, nu redz. Nē. Es domāju, tie puravi. Jā. Sašķērēti. Šis biezens arī ir tāds netradicionāls. Jā. Un te pašā brīdī no ļoti klasiskiem produktiem, kas beidzot ienāk mūsdienu virtuvē. Jo kaņepi esam nepelnīti aizmirsuši kādu laiku. Kaņepes ir ļoti veselīgas. Visas viņas sastāvdaļas ir cilvēkam absolūti nepieciešams. Ja gribat, lai mati spīd, lai ir veselīga āda, lai ir skaisti nagi, tad noteikti uzturā ir jālieto samērā regulāri kaut kas no kaņepēm. Daudz interesanta par kaņepēm varēs uzzināt arī žurnālā Ieva. Man patīk kopā viss, kas saliek mērcī. Atsevišķi varbūt ir tā bišķi. Gāja pasaules druškiri. Vai ne? Man šķiet, ka arī varēja 5 minūtes Ātrāk varbūt, jā. ņemt ārā no tās Bet tas jau krāsas. mūsu dēļ droši. Nu, gaļa bija pārcepta, jā. Bet te nevar īsti arī atrunāties, kad mēs ilgi ēdām to pirmo ēdienu, jo restorānā tā arī ir pavāram jāizjūt, ir tas moments, kad klients ir gatavs. Tikpat labi viņš var piecelties un aiziet uz tualeti. Un viss aprodukts jau ir uzcepts. Tur ir pildījums, jūs redzējāt noteikti. Jā. Tas ir Man kaut nebija. zaļuma pildījums. Man nav pildījums. Ir gan nekur. Ir. Es neesmu tik tālu tikusi. Jā, pildījums ir labs. Tur tad nav tik savs ap to pildījumu. Cūkas filē vispār izcept ir, tur jābūt baigā mākslē. It sevišķi viņi pārcept. Lai nepārceptu, tur jāpapūlās ir. Jo viņai ļoti īsā brīdī iztek tā sula ārā. Par sauso cūgais filē, ok, es piekrītu. Mazliet par daudz, pa ilgu varbūt bija, bet tas varbūt no straukumiem. Bet arī vajag kādu mīnusiņu, lai ir kur augt. Man gribas mērcīt vēl.
Jā, tā mērķi ir ļoti interesanti. Es nezinu, Kas vēl par garšu? Siers varbūt nedaudz klāt. Varbūt sinēs mazliet. Jā, mērķis ir ļoti labi. Mērce bija ļoti garšīga. Mēs jau tur daudz diskutējām savā starpā, vai tur ir klāt tikai saldais krēms, vai tur ir arī milti, vai tur ir garšielas, vai tur ir sineps, jo viņi vienkārši, viņa bija vairāk nekā viņa bija. Kādīgi smuku kālīti ir uztaisīt līdzīgi kartupelim? Ar bumbotāju. Bumbotājs? Jā. Tas ir. Kādu nezināju, bumbotāju? Pēc tam viņi iekrāso. Visāds ecēšus un visāds traktors zina bumbotāju. Jā. Kā jums Ar ko garšoja? melonu? Ļoti Ļoti garšīgi. Vienīgi, jūs zināt, ka pēc tās ļoti, ļoti bagātīgā mūka, tad ir drusku grūti paveikt. Bet, ja tas būtu tikai, es būtu pat tīro jau apēdus. Kas ir jūsu mērcīte? Mērcīte pavisam vienkārši krēju mērci ar garšvielām timjāns un vēl tur mazs tāds slepenās piedegs. Nav sineps. Nav? Nē, sineps nav nekur šeit. Nē, un tas aizdaras, kā man iemācīja kungi. Tas ir pelēkie zirņi, sviests, krējums un kaņepes. To, ka viņiem garšoja zirņu, tas kaņepu biezens, man patīkam dzirdēt. To zirņu biezeni kādreiz gatavoja mana vecā māte. Tas nāk no viņas līdz. Līdz ar to, kā kaņepes sākā dzīvoties, cilvēki sāk audzināt, apvienojot tāds vienu senu, vienu tā kā jaunāku, izveidojās viens biezens, kas arī cilvēkiem garšo. Paldies! Lūdzu! Ziniet, pat es esmu paēdis. Meitenes, viss aiz muguras, ejam mājās. Mareks beidzot paēdis. Māris nevarēja uzminēt, kas ir mērcē. Neatkod mūsu mērci, pašas vienkāršākās lietas. Virsaiti, saka savu sakām. Jā, ir balsot. 3, 4. Paldies! Garšu lietpratēji Sandras sniegumu vērtēs ar karotītēm. Katram no viņiem ir 5 karotes, tātad kopā pavārs var saņemt 15. Es ieliku 5 karotes, jo šeit bija ļoti veiksmīgi apvienoti gan kvalitāte, gan daudzums. Un pat jebkurš kaprīzākais zemnieks, kam varbūt kādreiz gribās mazliet vienkārši paēst ļoti daudz, šeit to var izdarīt ļoti daudz un ļoti garšīgi. Kopvērtējumā es iedevu 5 karotītes, jo es uzskatu, ka te bija atkal viss kopā, vesels piedzīvojums, visa atmosfēra, galda klājums, apkalpošana, mūsu sagaidīšana. Tas viss radīja atmosfēru, un ēdiens arī bija ļoti, ļoti labs. Es ieliku 4 karotītes, jo līdz izcilam tādam sniegumam pietrūka. Bet viņai ir liels potenciāls. Tur bija dažādas tās tehnikas, kas man patīk vienmēr redzēt, kad ir tomēr tie purau pafritēti varbūt. Tādas it kā interesantas lietas, bet līdz galam tomēr nebija nostrādāts. Bet tas nav slikti. Arī 4 ir ļoti labi no manis. Sandras gatavotais mūka mielas paģērēja kārtīgu izēšanos, tik ļoti, ka sacensību ēdienu vairs nevarējām pievarēt. Lai gan ribiņas bija fantastiskas, tomēr cūgaļa visiem šķita pārcepta, bet to atsvēra gardais zirņu, kaņepju biezens un viss piedzīvotais. Uz mirkli mums liekot sajusties kā viduslaikos. Žūrija Sandras radīto ēdienu novērtēja ar 14 karotītēm. Tātad 15 karotītes ir saņēmuši tikai 2 pavāri – Aija Gabrāne un Aivis Kauliņš. 14 karotītes ļoti labs variants, tāpēc, ka tad ir iespēja kaut kur augt un kaut kur attīstīties. Lai būtu izaicinājums, man vajag mazliet visu laiku kaut kur. Ja mazliet pietrūkst. Finālā tiek 3 pavāri. Garšas ekspertiem priekšā grūta izšķiršanās, kurš no pavāriem, kuri ieguvuši 14 karotītes, tiks finālā – Terēze, Reinis vai Sandra. To uzzināsim pēc nedēļas mūsdienu Latvijas garšas fināla sērijā. Pavāru rīcībā būs ierobežots laiks, obligātie produkti un pašu izdoma, lai pārliecinātu Ilzi, Māri un Mareku, ka ir pelnījuši garšas meistara titulu.